Spēlētāji maiņas abās divās komandās. Almiereši izdara uzreiz metiem pa vārtiem un tie vārti. Pirmajā vārtu un pēc paskatāmies atkārtojumā. Un tātad šī tāla izspēle un bumbiņu caur burzmu atrada vārtos. Nācās piedzīvot diezgan nepatīkam zaudējumu, lai gan bija iespējas. Un vēl vienu vārti! Kurš gan cits, ja ne Gatis Liepiņš, oktobra mēneša labākais spēlētājs. Paskatāmies vēlreiz, tika labā metiena pozīcijā, spēcīgs metiens izdevies, lai arī tika izdarīt metienu pa vārtiem, bet tāds ļoti bīstams. Un tagad Nīgals! Pēdējā vairākuma sekundē Kristaps Nīgals ar tālu metienu, un bija tur gan rikošets, varam paskatīties. Atspēlēja apakaļ, Nīgals nekautrējoties izdarīja tālu metienu, nevarēja īsti saprast, sargam šoreiz nebija pārāk grūti atvairāms līdz ar to. Bet tagad beidzot pie pirmiem vārtiem ir tikuši arī ķekavnieki Jānis Belāsovs. Skatāmies atkārtējumā, tika līdz labai metienu pozīcijā, tāds velkošais metiens, kas vārtsargiem nevienmēr ir grūti tveram. Valmierieši, Kaņš. Un vārti! Vēl vieni vārti valmieriešiem, un Valmiera izvirzās vadībā jau ar 4-1. Vārtus guva Mārcis Mētnis. Skatāmies no šīs te izspēles. Asa piespēle un nekavējošs metiens. Atkal tikai izmet ārā no zonas. Un vārti! Alvis Dāle. Tā arī valmierieši pasīvi spēlē. Un kā rezultātā redzam, Alvis Dāle tika pie laba metiena, nekavējoties izdara metienu. Samainās ķekavnieki, atkal Kulos Dievs laukumā. Tagad labi iespēja, un tā netiek laista garām, un vēl viens vārds ir atgūši ķekavnieki. Šoreiz Jānis Pelčs. Viņš ļoti labā vietā dabūja bumbiņu, tehniski pārnes sev uz ārto pusi. Par viņu pasīvo spēli, un Jānis Peičs ir gūs ķekavas komandas otros vārds. Bet Dāks Rozenbachs. Paskatieties, tikko izsākās šī te centra izspēle. Visātrākais Dāks, skatāmies, ko tagad ir izspēle. Un uzreiz cauri diviem ķekavniekiem izbraucās, un vārtsargs arī varbūt ne trešdaļā. Klēģers vēlreiz. Pats metīs un vārti! Vārti! Šoreiz tos gūs Gunārs Klēģers. Redzam, kas pa vārtu un birumu. Ilgi mēģināja viņš skatījās, varbūt tagad mēs pagaidīja un atrada vislabāko mētienu pozīciju. Izpaudīsies arī šajā spēlē. Un vārti! Neuzmanīgi vārtu priekšā nospēlēja Valmieras aizsargi. Un skatāmies šis te tāds tāls metiens uz vārtu priekšu, un pirmais pat īsti nepamanīja, kurš bija. Tur burzmā Jānis Peičs bija ātrākais, paspēja. Un vēl vieni vārti. Šoreiz neuzmanīgi nospēlēja Jānis Sīk un Gins Klēģers. Šo neuzmanību izmantoja savā labā, skatāmies. Uzreiz nekavējoties izdarīja metienu. Tālāk Nīgals. Un Nīgals! Otrajā vārti Kristapam Nīgalam, un atkal rezultāts ir neizšķirts. Ļoti bieži īstumā Nīgals šoreiz pēc locekļu piespēles skatāmies. Patīk viņam no centra vai apmēram no tās pozīcijas izdarīt metiens un izlaid pārsvaru pret liepainiekiem, pret kuršu komandu. Un vārti! Beķeris! Palmierieši izskatās, ka nevēlas spēlēt pagarinājumu. Un Mārtiņš Beķeris gūs vārds. Paskatāmies, kā tad cīņa pie apmalas. Labā situācijā iegūja bumbiņu un tomēr līdz vārtiem diezgan patālu. Belāsovs neizdara metienu. Un vārti! Ķekavnieku risks ir attaisnojies. Un šoreiz vārtus guva 44. numurs Gins Klēģeris. Bija palikuši, redzam, pilnīgi brīvs palika. Ļoti ir ātrāks. Izdara metienu un vārti! Un vēl vienreiz
uzvarētājs, kurš gan cits, ja ne, Gins Klēģers. Nu, Gins Klēģers, varētu teikt, Valmieras Kaprats panāca pašās beigās izlīdzinājumu, un Gins Klēģers arī guva uzvaras vārtus pagarinājumā.